Ir divas ļoti, ļoti pacietīgas zīmes. Zīmes, kuras pat gadiem var krāt, turēt sevī kaut kādas neatrisinātas lietas, neizreaģētas lietas. Tās ir zīmes, kuras var daudz ko arī noklusēt, tā kā miera labad. Viena no zīmēm ir svari. Svari, protams, vienmēr tā kā meklēs kaut kādus kompromisus, ies uz sadarbību, analizēs, izvērtēs situāciju no visām pusēm, mēģinās vienmēr risināt situāciju, mēģinās vienmēr izrunāt visu un kaut kā visu arī nogludināt. Bet svariem, protams, ir kaut kāds arī tam visam limits. Un tad, kad tas limits tiek sasniegts, un tas augstākais punkts pacietībai tiek sasniegts, tad svari spēja būt ļoti asi, neiejūtīgi, tieši un augsti. Un spēja pateikt tik trāpīgi un tik tā kā iedziļot otram cilvēkam un pārtraukt visu, tā kā tajā pašā brīdī un pazust no cilvēka dzīves, ja tas tiešām maksimums ir tik augstu sasniegts. Un otra zīme ir mežāzes. Arī mežāzes var gadiem ilgi būt pacietīgs, bet tad, kad mežāža tas limits ir sasniegts, tad mežāzes arī savā komunikācijā būs ļoti tāds arī ass, tiešs, augsts, taisnīgs. Mežāzes varbūt neies prom kā svari. Mežāzes, ja tās ir attiecības, mežāzes var turpināt attiecības, bet pēc tā, ko mežāzes būs pateicis, var būt grūti atjaunot kaut kādu tuvāku saikni